Mēs esam Sātos, kas pēc būtības ir tāds neliels ciems. Vai var teikt, ka baznīca šeit jums pilda tādas kā kultūras centra uzdevumus? Kopumā jā, kaut gan patiesībā gribētos, ka tas būtu vēl daudz vairāk. Jo mums notiek brīnišķīgi koncerti, mums pat gadu atpakaļ bija operas izrāde, bet teikt, ka vietējie cilvēki pārpludina uz šiem pasākumiem baznīcu, tad atbildi ir nē. Kāds izskatās tas baznīcas gads? Kādi ir tie īpašākie notikumi, kas jums ir katru gadu? Baznīcā ir. Ja tā ir baznīca, kuras darbojas, tad pamatā ir liturģiskais gads. Baznīcas gads sākas ar 1. adventu, beidzās ar mūžības svētdienu. Adventai seko Ziemassvētku laiks, tad ir zvaigznes diena, tad nāk pelnu trešdiena, kur sākas lielais pirms lieldienu gavēnis. Tad nāk lieldienas ar visām to secību, kas tur nāk. Pēc tam nāk vasaras svētki, trīsvienības svētki, tad ir. Mēs viņu saucam par zaļo periodu, jo tāpēc, kad uz katriem svētkiem altārim ir savas krāsas, un šajā periodā ir zaļā altāra krāsa līdz Pļaujas svētkiem, kas ir vienmēr oktobra 1. svētdienā, neatkarīgi no datuma. Un tad ir mūžības svētdiena, ar kuru patiesībā nobeidzas baznīcas gads un atkal sākas ar adventu. Ja? Tas ir tas, kādēļ mēs šeit pastāvam. Vispārējais ir piedevām, jo saprotiet, manuprāt, tā būtu diezgan liela muļķība, apgrēcība, ja mēs šo skaisto namu neizmantotu arī vēl šīm kultūras aktivitātēm un koncertu iespējām, neizmantot ēgeles, arī mūziķis, kurš šeit labprāt brauc. Mēs esam uzkāpuši baznīcas 2. stāvā un satikuši ērģelnieci Sanitu. Sakiet, man vienmēr licies, ērģelis ir tāds tā kā pilnīgi milzīgs, maģisks instruments. Sakiet, kāds ir jūsu uzdevums dievkalpojuma laikā un ko jūs šodien spēlēsiet? Tātad, kāds ir ērģelnieka uzdevums dievkalpojumā? Pastiprināt Dieva vārdu. Dievu vārdu aizvest līdz cilvēka dvēselē. Tas ir mūzikas galvenais uzdevums baznīcā. Šodien es spēlēšu 5 dziesmas, kas vienkārši ir iekļautas dievkalpojuma laikā. Jūs spēlējat tikai šajā baznīcā, vai jums sanāk tā ikdiena, ka jūs braukājat riņķī pa vairākām baznīcām? Tikai tad, jā, reizēm izpalīdzu citām draudzēm arī tikai tad, ja viņu ērģelnieks pēkšņi nevar tikt vai varbūt ir apslims, bet ikdienā šeit, tikai šeit. Kurzemē luterticība ienāca caur hercogu Gotthārdu Kettleru. Kettlers uzcēla Kurzemē 70 baznīcas, mūra baznīcas. Mums netika. Bet Kettlers nomira, un viņa atraikna Anna uzcēla Sātu draudzei pirmo koka baznīcu, bet ne šeit, bet tur uz Jaunsātiem, jūs braucāt garām pagriezienam uz Jaunsātiem, tādā pusē. Tur tā vieta īsti nav zinām, bet tā baznīciņa, tā vieta nav īsti veiksmīgi izvēlēta. Tur tā kā bija Smitrs, un viņi ir, koka mūžs vispār ir. Pēc tam nāca otrā baznīca šeit koka, kas ir bijusi acīm redzot jau šī pašā laukumā. Un, ja jūs paskatītos kādos, kas ir apraksti, tad ir pa mūsu baznīcu, ka šī ir Latvijā, manuprāt, vienīgā, kam ir krāmēto akmeņu valnis, un viņš it kā saistīts tiek tieši ar mūsu dievnama paslāvēšanas laiku. Bet jau kādi gadi atpakaļ man piezvan viens jauns cilvēks, ka viņš ir darbojas ar metāla detektoru, un viņš lūdz atļauju baznīcas teritorijā pastaigāt. Rezultāts bija brīnišķīgs. Mums patiesībā atklājās cita aina, mūsu baznīcas vēsture, zināšanas paplašinājās. Šie iepriekšējie kari bija tomēr ar kaut kādu tādu saprāta ievirzi, kad karā kritušos centās apglabāt pēc tām kaujām, apglabāt kādā tādā svētītā zemē, un tāpēc to bieži darīja pie baznīcām, un tad bija tā, ka ieejas labā pusē glabāja pretiniekus, un kreisā pusē glabāja savējos. Eglis stādīt vēlāk, es iestādīju tā, ka mēs ar vīri ieradāmies kalpot. Viņa vienkārši izaugusi milzīga. Tur bija apglabāti vāciešu karavīri, un vācieši, kā jau akurātā tauta, viņiem ir saldo
brāļa kapelieli, viņa savējos ieradās izrakt, aizvest uz saldu. Acīm redzot, rezultātā laukos katru gadu lasa akmeņus, kur viņi rodās. Viņi ceļās uz augšu no dziļuma, augsnes virskārt apstrādā un akmeņi auga. Un es domāju, ka šīm rotas lietām, senajām un mazajām monētiņām notika tieši tas pats efekts, ka atradās, apmēram tādu šo senlietu ar mazām monētiņām, tur bija arī Livonijas monēta, 16. 17. gadsimts. Valnis ir veidots, valnis ir krietni senāks par šo dievnamu, ka tas ir veidojies šai vietai, jā. Tāpat, ka, piemēram, šī lustra, tā ir pārnesta no otrās baznīcas uz šo baznīcu. Tā ir tāda mūsu īpašā vērtība. Kaut kādi brīnumi, mazliet kādreiz ir ko pasmaidīt, tā, piemēram, mums altāra glezna. Mums visu laiku, un arī tur, kur ir lielā Mašnovska grāmata par luterāņu baznīcām, ir rakstīts, ka to glezni ir gleznojis Rīgas gleznotājs H. Ports. Tā kā glezna restaurēta, atrājās, ka tas burts nav H, bet ka tā ir Matilde Porta. Sakiet, kāda ir tā cilvēku publika, kas nāk pie jums? Ar pansionātu mums, protams, ir īpašas attiecības. Īši pansionātā mums ir regulāri reizi mēnesī svētbrīži. Kādreiz mums bija vesela, varētu teikt, viņam bija tāda sava draudzes grupiņa, diezgan pat liela. Man interesē, tāpēc es nāku. Cik bieži jūs nākat uz dievkalpojumu? Regulāri. Reizēm, ka ir kaut ko nevar, ka nesenāk. Man kaut tas pārējie patīk. Es visu nāku uz dievkalpojumu, nāku uz koncertu, nāku jau, klausos un patīk un nāku jau. Cik ilgi jūs jau nākat uz šo baznīcu? Labu laiku, ka es nāku jau. Es to nepatīk, vai 10 gadi būs pagājis, 20 gadi gluži, varbūt nē, varbūt, ka nāpi 10 būs. Tas, kas jums runājās, Modrs, viņš ir uz katru dievkalpojumu, bet viņš pie vakarēdienu nenāk. Viņam tas ir vairāk kā tāds socializācijas pasākums, jā, bet viņš ir ļoti jauks cilvēks. Brīnišķīgi apmiņa, viņš visu, ko ir samācījies no galvas, no kalendāra, tā kā, tie ir īpaši cilvēki, par kuriem ir jāpiedomā.